Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā un stāvu pie viena no vērtīgākajiem muzeja eksponātiem, krājuma priekšmetiem – sliežu ceļa mērvagoni. Jo kāpēc vērtīgākais? Nu, tāpēc, ka tad, kad to ieveda muzejā, tas bija pirmkārt darba kārtībā, otrkārt tam bija tikai 9 gadi. Nepārprotiet, pašam vagonam krietni vairāk. Vagons ir, šķiet vismaz tā, ka izgatavots vēl pagājušā gadsimta 40. gados, precīzāk izsakoties 1949. gadā. Un sākumā tas nebija kaut kāds specifisks, tas bija specifisks iespējams vagons, iespējams, ka tas bija restorāna vagons, vismaz tā tie darbinieki, kas šeit muzejā pamet šo vagonu, nevis pameta, bet izkāpa, apgalvoja. Un iespējams, ka tas ir izgatavots Ungārijā, un ar ceļa mērīšanu tam sākotnēji nekāda sakara nebija. 1970. gados, iespējams 1973. gadā to pārbūvēja un piemēroja ļoti specifiskām un ļoti vajadzīgām vajadzībām. Kas ir šīs vajadzības? Pirmkārt, faktiski ar to monitorē sliežu ceļu stāvokli. Ja līdz tam, pirms šāda vagona tika ieviesti, teiksim tā, sliežu ceļu pārbaudēm, to darīja ar rokām, ņemot vērā pieredzi un dažus primitīvus instrumentus, tad līdz ar vagonu parādīšanos to pirmkārt varēja izdarīt ļoti ātri, ar ļoti samazinātu vismaz cilvēku resursu un ļoti kvalitatīvi. Jo šis vagons spēja noteikt faktiski 6 parametrus, tie 4 parametri, bet tā kā sliedes ir 2, dažās vietās ir jāmēra abu sliežu stāvokļi, bet arī tas pirmais parametrs, kas ir sliežu ceļu platums, kur tiek salīdzināts vienkārši viena sliede ar otru sliedi. Tad ir sliežu ceļu taisnums, jeb taisnvirzienība, kas ir ļoti būtiska, lai mēs zinātu, kādu ātrumu var noteikt vilcieniem kustības maksimāli atļauto šajā konkrētajā vietā. Tad ir ieliekumi, sliedes ar laiku ieliecas, kaut kur viņas paceļas, arī tas parametrs ir jāmēra. Un vēl viens ļoti būtisks parametrs, kur atkal abas sliedes tiek mērītas kopā, tas ir augstuma attiecība. Jo, kā zināms, līknēs, lai dzēstu centribēdas spēku, ārējā sliede ir pacelta augstāk par iekšējo. Un tur ir savas noteiktas normas, kuras mēs nedrīkstam pārkāpt. Ar šo vagonu to visu var noteikt, braucot pat ar ātrumu 100 km/h. Un tātad kopš pagājušā gadsimta 70. gadiem šādi vagoni faktiski bija ļoti izplatīti un arī nodrošināja to, ka pirmkārt tiek samazināts uzraugošo sliežu ceļu darbinieku skaits un otrkārtām paaugstinās sliežu ceļu kvalitāti, jo momentāli ir iespējams noteikt, kur ir tās problēmas, un tās arī tūlīt diezgan ātri var iespējams novērst. Tātad tas vērtīgākais ir tas, ka šis vagons iebrauca šeit, tika iestumts, šeit vēl mērot sliežu ceļu, pat muzeja sliežu ceļš tika izmērīts. Un tas notika 2011. gada 26. oktobrī. Un pirms nepilniem 9 gadiem, 2003. gadā, tam tika veikts kapitālais atjaunošanas remonts tepat Rīgā RRA uzņēmumā. Tātad faktiski vagons bija diezgan svaigs un arī tobrīd tā aparatūra bija relatīvi moderna. Neskaitot pašu mērīšanas iekārtu, kas ir no tā brīža, kad šis vagons tika pārbūvēts no restorāna vagona. Tur ar trosīšu sistēmu uz pults tika nodota visa nepieciešamā informācija, un tad ar mazām pildspalvu iekšiņām tika uzzīmēts tas grafiks, kāds tas sliedes izskatās, pārvēršot to šādā grafiskā formā. Ko vēl par to vagonu var pateikt interesantu? Tas interjers ir 90. gadu, un par to jūs varat pārliecināties vai tagad aiz manis fonā, vai arī, protams, atnākot uz Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, gan piesakot speciālu ekskursiju, jo ikdienā vagons nav pieejams, bet tad, kad ir perona svētki vai citi pasākumi, mēs to, protams, atveram visiem interesantiem.